Kas būtu labāk? Sveiki, labu dienu, labu vakaru. Nē, labu dienu vai labu vakaru. Jau, man sauc Toms. Es esmu 3. kursa students IT. Un ko var redzēt? Ej tu! Es nesportoju, vo. Es nevadu pasākumus. Es pārsvarā pavadu laiku sēžot mājās. Kojās, nu jā, istabiņā. Pie datora, kā jau IT. Man padodas tēlot pedofīlus. Lai redzētu piemēru, būs jāapmeklē kādu teātra sportu. Es piedalos teātra sportā vēl. Bet, lai redzētu kādu pedofīlu, būs jāapmeklē kāds no teātra sporta pasākumiem. Tad arī redzēsim, cik labi pedofīli man sanāk. Pietiks. Kaut! Kāpēc Tomam vajadzētu būt studentam humoram? Tāpēc, ka viņš ir smieklīgs. Tiešām, varbūt ikdienā es viņu tā nepazīstu, bet teātra sportā, ar viņu nevar nesmieties. Viņam pat nav jācenšas izdomāt kaut kādu joku, viņam tas sanāk tik dabiski, ka tas ir... Manā skatījumā tas ir apbrīnojami, tad viņš stāv blakus un smaida un priecājās, ka par viņu tik labi runā, bet jā, tiešām, es uzskatu, ka viņam ir jādabū šis tituls, jo tāda smiekla, kāda nāk pēc viņa tekstiem un viņa darbībām, tā smējusies es tiešām ilgi neesmu, un teātra sportā ar viņu darbojos kopā jau kādu? Saraustīts gads. Saraustīts gads, bet plus mīnus gads, un pa šo laiku ir nācies nedaudz iepazīt, un ir tiešām forši, ir tiešām smieklīgs. Bet, jā, kā jau viņš arī pats noteikti minēja to, ka... Pasaka jau! Lai to dar sākumā ielikt, lai mēs apgūtu vienā. Pagaid. Es jau aizmirsu, ko es gribēju teikt. Bet, jā.